Sveiki! Mani sauc Kristaps Sīlis. Es pārstāvu restorānu Kid. Esmu šefpārs. Un šodien mēs gatavosim ēdienu no Kanādas virtuves un gatavosim cukura pīrāgu, izmantojot kļavu sīrupu. Taisīsim mazas tartes, sāksim ar smilšu mīklu, klasisko recepti un liksim iekšā pildījumu un cepsim. Tā, tad mēs ņemam miltus un augstu sviestu. Ļoti svarīgi smilšu mīklē ir augsts sviests, lai viņi dabūtu drumstalās samīcītu. Nākamais solis mēs sapatosim olu un nedaudz ūdens. Tālāk mēs miltos liksim iekšā olas. Vienmēr tajā brīdī, kad liek klāt olas, un vienalga, kurai mīklē es viņu sākumā maisu ar karoti, pieliekam arī cukuru. Šajā tieši receptē es cukuru lieku mazāk nekā parasti smilšu mīklā, jo mums būs iekšā krems būs ļoti salds ar kļavu sīrupu. Kad jau mīkla paliek cietāka, tad jau izliekam karoti nost. Tālāk turpinam ar roku. Mīcam mīklu līdz viņi paliek viendabīgi, līdz milti sabriest un viņi vairs neliek pie rokām. Tālāk, ko mēs darām, mēs mīklu ieliksim leduskapī vismaz pusstundu, ideālā gadījumā stundu. Mīklu vēlamies izlikt plānā kārtā, lai viņi ātrāk sacieta, ietīt plēvē, lai neapkalst un ielikt kamerā. Tālāk mēs taisīsim tartas pildījumu. Ņemam kļavu sīrupu, mēs viņu lejam kapiņā un liksim vārīties. Tas nepieciešams, lai viņš būtu nedaudz biezāks nekā parasti. Tad mēs viņu uzvāram, kad viņš sāk vārīties, mēs nogriezīsim nelielu uguni un vārīsim 5 minūtes aptuveni. Lai viņš nedaudz sabiedrē. Šeit mums ir mīkla, kas ir nostāvējis stundu leduskapī. Mēs tagad pildīsim tartas formiņas. Ir divi veidi, kā pildīt. Viens ir, kad likt mīklu iekšā pāri, bet tad parasti tās malas sakrīt un izveidojas vizuāli nepievilcīgs. Es parasti taisu no 2 daļām, lieku apakšu atsevišķi un atsevišķi sānus. Mēs mīklu nedaudz izmīcam, lai viņi kļūst atkal viendabīgi, tāda elastīgāka un rulējam. Es miltus neizmantoju rulēšanai, es izmantoju plēvi, lai neliktu klāt. Tālāk var vai no ar nazu vai no ar formiņu, ja ir tādas paša izmēra ar tartas formu izspiest apakšu un liekam iekšā. Nedaudz piespiežam un pilnu apakšu. Apakšu mums ir, te taisīsim malas, tieši tāpat izrolēsim mīklu un liksim apkārt. Svarīgi, lai abas pamatne un sāni satiktos un nebūtu pa vidu caurums, pa kuru varētu iztecēt ārā mīklu. Kļavu sīrups ir gatavībā. Lai taisim pildījumu, ieliksim iekšā leduskapī, lai nenoslīd malas nost. Mums ir karsts kļavu sīrups, kas ir nedaudz sarducējies, palicis biezāks. Un mēs putosim iekšā sviestu, arī augstu sviestu. Maisam, kamēr pilnībā sviests ir izkusis, lai viņš nesadalās. Tālāk lejam iekšā saldo krēmu. Te mums ir gatava šī daļa. Lai pātrinātu atdzēšanu, mums viņu vajag augstu. Lai maisītu iekšā miltus, mēs liksim augstā ūdens peldā. Un maisam līdz ir augsts sīrups. Nav jāputo, vienkārši maisam, lai vienmērīgi atdzēst. Tad sīrupa masa mums ir atdzēsēta istabas temperatūrā. Tālāk mēs ņemam miltus, te milti ir sāli. Mēs sadalīsim pusi no sīrupa masas un iejauksim iekšā miltus ar sāli. Maisam līdz dabējam viendabīgu masu. Tad atkal salējam visu kopā. Tālāk sapatosim olas. Un tagad sajaucam, pie olām pielējam klāt sīrupa masu. Arī sajaucam un mīkla ir gatava. Tālāk mēs pildam tartas, lejam iekšā kļavu sīrupa masu, lejam aptuveni 70%. Masa nepacelsies ļoti nedaudz. Tālāk mēs liksim krāsnī 160 grādos. Šajā gadījumā liksim 20 minūtes, bet, protams, šo pīrāgu var taisīt arī lielajā tartas formā, tad laiks būs ilgāks, aptuveni 40–45 minūtes. Tagad uzliksim vanīzes saldējumu pa virsu. Pīrāgs mums vēl ir silts un lai saldējums pārkust pāri. Uzliksim vēl kaltātus augļus, ir kaltāti pīlāģi un uzliksim bezveids cepumus. Šeit būs mana variācija par Kanādas virtuvi. Jūs, protams, varat taisīt savus saldējumus, likt kaut ko no sevis, improvizēt un labu apetīti Kanādas gaumēm.